Es atceros, pirms kādiem gadiem mēs runājām ar vienu Šveices lielu, viņam ir māja Vecrīgā, viņš ir multimiljonārs un tam līdzīgi kuģu kompānijas īpašnieks un tā. Un viņš dzīvo Rīgā, viņam ir māja Šveicē, Jaunzēlandē, Kanādā, Amerikā, visur, kur vajag. Bet viņš dzīvo Rīgā, un es viņam prasu, kāpēc tu dzīvo Rīgā, kāpēc tu izvēlējies Rīgā? Viņš saka, jūs nesaprotat, nevarat novērtēt vienu unikālu lietu, ka no tā brīža, kad lidmašīnas riteņi pieskarās skrejceļam, es pēc 20 minūtēm esmu vecpilsētā, brīnišķīgā vidē, ar labiem restorāniem, bez bandītiem uz ielām, es varu mašīnai jumtu nebaidīties, ka man sagriezt un tā tālāk. Un 20 minūtes izbraucot no centra, es esmu brīnišķīgā dabas vidē. Un viņš saka, tā nav nekur citur pasaulē. Un mēs vienkārši automātiski, tie cilvēki šeit Rīgā dzīvojot, viņi automātiski meklē, kā lai tiktu pēc tās pusstundas tajā paradīzē. Un mums tomēr gribās dzīvot tajos zaļumos.